šī ir pārbūve, un ar jebkuru pārbūvi tas ierobežots ar to, kas ir bijis pirms tam. Šeit tika meklēts kaut kāds līdzsvars starp konfliktu eksistējošu. Esošā ēka nepildīja savu funkciju, jaunas funkcijas viņā bija grūti ieviest, tāpēc, ka ēka bija konkrētam mērķim, sakaru centra mērķim veidota, kurš lielā mērā pārstāja eksistēt 90. un pielāgot to jaunu funkciju aiz vecā priekškara ir arī neloģiski. Atnāca Igaunijas vēstniecība ar vēlmi viņu atvērt, ar vēlmi atvērt pirmo stāvu. Principā tā no pirmā acu uzmetiena nevar tā sajust, ka šī būtu vēl joprojām vecās ēkas pārbūve, bet, ja sāk iedziļināties, tad var redzēt, ka viss kolonu tīkls ir saglabājies un ka, principā, visa tā fasādes struktūra ir tāda pati, kā bija iepriekšējā ēkai. Tikai iepriekšējā ēka pirmajā stāvā visa bija ar šauriem šaujam lodziņiem, ar restēm, tad tagad ir izveidoti lieli vitrīnu logi pilnā augumā, un tas pats izvijās cauri visai fasādei. Arī otrā stāvā mums ir liela loga, kur atverās zāle pret ielu, un mēs arī redzam, kas notiek zālē. Un šeit mums arī ir labs diezgan skats uz Anglikāņu baznīcu. Padomju laikos būvētās kolonas, kas ir apmestas un tagad spēlē lomu jau kā neatņemama daļa no šī jaunā interjera. Visai šī ēkai bija ļoti būtiski Igaunijas materiālu lietojums un Igaunijas atspoguļošana labākajā gaismā. Tā ir kā valsts vizītkarte, principā. Fasādēs lietots karma dolomīts, kas iegūts ir Igaunijā. Iedziļinoties, var pamanīt, ka šīs lameles nav vienādas, ka viņas ir ar mainīgu ritmu. Līdz ar to arī parādās rotaļīgums, ka šuvītes precīzi nesakrīt viena ar otru. Un no viena stāva uz otru stāvu arī šīs ribas pamaina savu izvietojumu, kas tādai pašai par sevi ļoti striktai fasādei un ļoti striktai struktūrai iedod rotaļīgumu un papildus detalizāciju. The small pieces, the light pieces in this the floor mass are actually pieces of Saaremaa dolomite. We are walking on the Estonian surface, basically. And also, when you look up to the floor, the centerpiece of the room, which is the lamp. So that's it. Yeah? It's made of Estonian reeds, which come from the western coast of Estonia. This lamp really symbolizes the nature and something that is very common between Estonia and Latvia, which is the culture around the coast, Estonian heritage, but also our cultural connections between Estonia and Latvia.